8. jūnijas, jau vakar pusē, varbūt sliktāk būs redzēt, bet, tomātu apskats. Vārdu sakot, es esmu patreiz dilemmas priekšā. Man viņa vēl tā smuki vien taisās citi ziedēt, bet citiem jau ir kaut kur jau ir aizmetušies bumbulīši, citiem pat diezgan daudz jau ir aizmeties, bet citiem vēl vispār nav. Parasti bija tā, ka viņi man visi apmēram kopā sāka ziedēt, un apmēram kopā visiem arī bumbulīši aizmetās. Un tad es mierīgi mainīju tos barības. Jā, no sākuma tagad ar dzelteno kristalonu, un pēc tam jau mainīju, ja es nemaldos, uz sarkano. Es bišķi varētu būt, ka tur ir jāpaskatās, jo man kaut kā parasti liekas, ka sarkano vajadzētu tad, kad viņi sārtojas, bet tur laikam bija otrādāk. Ka pirms sarkanais un tad tas oranžais gāja, kad viņi sāk sārtoties. Un tagad es esmu dilemmas priekšā, piemēram, šitam neviena bumbulīša vēl nav, šitam ar neviena bumbulīša nav, un šita jau šitam jau kaut kur jau kaut kas ir manāms, šitam pat nevien manāms, bet labi redzams. Un tagad domāju, vai man ar dzelteno vai jau ar sarkano vajag laistīt. Es domāju, ka es vēl šoreiz tomēr ar dzelteno, lai viņas labi ziedi turās, jo es vienreiz tikai dzelteno vispār esmu laplējusi. Un tad pēc tam jau ņemšu nākošo kristalonu, lai varētu tieši augļu nebriedināšanai, bet augļu audzēšanai un ražošanai. Jā, jo briedināšanai tad tur ir nākošais, kad viņa sāk sārtoties. Tā kā, un darbi gaidāmie man ir tādi, ka atkal jāskatās visas pazarītes. Man te citi ir sadomājuši jau vismaz uz 2 galotnēm. Es esmu nenosargājusi. Un kaut kur varbūt apakšējās lapiņas. Mēslošana. Un kaut kur vajag jau kādu vēl zariņu atsiet, jā, pazarītes izlauzīt. Tādi darbiņi, kā vienmēr. Darbosimies.